Uz Balkāniem ar auto no mājām septembris, Itālija septembris, Francija pa Eiropu līdz Spānijai maijs, Krēta septembris, bet šoreiz tas ir augusts, un tā bija kļūda. Un lai arī kopumā ar braucienu esam apmierināti, brīžiem bija par karstu, bet to jau varēs redzēt šajā videofilmā. Un tagad īsumā, ko redzējām. Stančiku tilti, senu dzelzceļu tiltu pāris 12 stāvu ēkas augstumā ar iespēju vērot skaistu apkārtni. Šveta Ļipka, brīnumaina Polijas svētvieta, kur aklie atgūst redzi. Olština ar Vārmijas katedrāles pili un Nikolaju Koperniku. Vieta starp Elblagu un Ostradu, kur kuģi pa sauszemi brauc. Malborkas pils, viena no lielākajām pilīm pasaulē. Gdaņska, ko reizēm sauc par mazo Amsterdamu, ar paceļamiem tiltiem, panorāmas ratu, tirgu un transformeriem. Sopota, saukta par Polijas Las Vegastu, ar seno molu, šķībo māju un savu mūzikas festivālu. Svidņica ar savu miera baznīcu, kurā ir 3000 sēdvietu un vēl 4000 var stāvēt, kā arī katedrāli. Ksjonžas pils, trešā lielākā pils Polijā ar 400 istabām. Neuztraucies, visas nebūs jāskatās. Skybridge 721. Iekārtais tilts gandrīz 100 metru augstumā, kā arī Skywalk tornis. Češski Krumlova. Izcili skaista pilsētiņa ar apmēram 300 ēkām dažādos stilos, Krumlovas pils mūriem un Viltavas upi. Jesolo, Itālijas kūrorts 30 km attālumā no Venēcijas ar jūrmalu un izklaidēm. Bassano del Grappa, pilsētiņa ar vienu no vecākiem koka tiltiem Eiropā, kurš nu tagad ir atjaunots. Noišvānšteinas pils, skaista un ar tehnoloģijām aprīkota Disneylandas prototipa pils Vācijā. Gaisa tilts Highline 179, iekaramais tilts Tibetas stilā, no ar ļoti skaistiem skatiem uz apkārtni. Marienbāde, Karlovi Vari jaunākā māsa ar minerālu ūdens avotiem un brīnišķīgu strūklaku muzikālo šovu tumsā. Šīs ir 16 galvenās vietas, kur pabijām, nobraukuši 5174 kilometrus, taču bija vēl, skatāmies visu pēc kārtas. Sākums, kā jau ierasts, no Ādežiem, izbraucam gan 10:11. Pāri Rīgas Hesam, Bauska, Robeža, Lietuvā. Šeit kā vienmēr aktīvi būvē. Trokšņu aizsargsienas ar lodziņiem ir interesanti. Tā kā mūsu sākotnējie galamērķi bija Polijas ziemeļos, tad arī iebraukšana šai valstī bija savādāka kā ierasts. Nevis pa gana labi zināmo galveno iebraukšanas vietu Suvalkiem, bet jau laicīgi nogriežoties uz Krievijas Kaļiņingradas apgabala robežas pusi. Laikam jau nav diži iecienīts šis maršruts.
Bet tā kā braucu te pirmo reizi, izjūtu pat kaut kādu gandarījumu. Satiksmes praktiski nekādas. Kaut kādi vietējie lauksaimnieki vienu ceļu brīžiem aizņēma. Nu tad gaidam to robežu. Šķita, ka vajadzētu būt vismaz kādai robežsargu būdai vai kādam kontroles punktam. Bet nekā. Tāds nepārāk manāms uzraksts, ka sākas Polijas republika un viss. Mēs esam Polijā! Ceļi Polijas pusē tiešām šlākāki. Krievijas robeža tik tuvu un nekādas kontroles, pat tā padomāju. Bet tā viss nebija. Nobraukuši dažus kilometrus redzam, ka priekšā kalna galā stāv auto un sapratām, ka esam ievēroti jau diezgan sen. Piebraukuši tuvāk tam auto, no tā izkāpja Daļa, poļu robežsardzes meitene, bet otra paliek sēžot traforētajā mašīnā. Esam apturēti. Dokumentu pārbaude, tiek aplūkots salons un arī bagažnieks bija jāatver. Sapratām, ka tomēr kaut kas šai apgabalā tiek kontrolēts, bet viss bija pieklājīgi, laipni un saprotami. Bet drīz jau jābūt mūsu pirmajam mērķim Polijā – Staņčiku tiltiem. 2020. gadā atklātais no koka un tērauda būvētais skatu tornis ir vieta, no kuras labi pārredzam apkārtne. Te redzam gaidītos tiltus, apkārtējo panorāmu, arī Tobellus ezeru. No augšas nopēlējām pārdotuvi. Gan arī tuvāko ceļu uz tiltiem, tātad tā arī iesim. Šķita jau aizdomīgs tas uzraksts uz sarkana fona, bet vai tad cilvēks mēģina iztulkot? Viņš ietiepīgi dodas tālāk, jo virziens ir acīm redzami pareizs, bet te vienīgi krūmi un tad priekšā arī žoks. Šis nav bezmaksas pasākums. Vēl gabaliņš kājām un tad jau biļešu kase. Lai kāds nemēģinātu to apiet pa krūmiem, izvietoti plakāti par čūsku esamību. Bet tilti patiešām vareni. Dažkārt tos dēvē par Rominskas meža akveduktiem. Tie ir vieni no augstākajiem tiltiem Polijā. Būvēti sen, no 1912. līdz 18. gadam kā dzelzceļa tilti. Tad bija pārtraukumi un tā kārtīgi vilcieni te sāka kursēt no 27. gada. Zem tiem tek Bledzjankas upe. Tiltiem ir 5 laidumi, kopējais viena tilta garums ap 180 metriem un augstums kā 12 stāvu mājai. Vilcieni te kursēja līdz 1943. gadam un kara laikā tie netika bojāti. Kara beigās Padomju armijas speciālās inženieru vienības dzelzceļu demontēja un kā laupījumu aizveda uz Padomju Savienību. No labi, ka tiltus atstāja, jo turistu te daudz un mums arī patika šeit pabūt. Dodamies tālāk. Neapstājoties izbraucam cauri Goldapas pilsētiņai un dodamies Olštinas virzienā, kur tikai tagad norezervējam nakts mājas. Pamanījām, ka pa ceļam atrodas viena no slavenākajām svētvietām Polijā – Švēta Ļipka, un kāpēc gan neiebraukt? Runā, ka te kādam uz nāvi notiesātam parādījusies jaunava Marija un lūgusi izgrebt no koka viņas figūru ar bērnu. Šis tā arī izdarījis. Sanācis tik labi, ka notiesāto atbrīvoja. Un viņš kā Marija likusi iekāra šo skulptūru kādā liepā un tā sāka darīt brīnumus. Aklie atguva redzi, arī citas ļaužu problēmas tika atrisinātas.
Pēc tam blakus Liepai uzcēla kapliču, vēlāk baznīcu. Šis tāds īsais stāsts. Katru gadu te ierodas vairāk kā 100 000 cilvēku no citām Polijas un citu valstu vietām. Tagad arī mēs. Blakus svētnīcai ir arī muzejs, kas piedāvā apmeklētājiem nenovērtējamas sakrālās kolekcijas un vēsturiskus eksponātus, kas saistīti ar šīs vietas vēsturi. Bet dodamies tālāk. Vējs rāda, ka šodienas galamērķi Olštinu sasniegsim ap 8:30 vakarā. Tā arī apmēram ir. Viesnīca ierīkota senā ēkā, un čīkstošās durvis un kāpnes netraucē, bet rada patīkamu vēsturisku noskaņu. Istabiņa pieņemama, paši redzat kāda. Vecpilsēta turpat blakus un dodamies nelielā pastaigā un arī ēdiena medībās. Ir jau pavēls. Grieķu restorānu ieraudzījām kā pirmo un vairs neko nemeklējām. Mazs aplītis pa naksnīgo pilsētu vēl šodien, bet rīt atnāksim vēl mazliet. Šādi jau dienas gaismā izskatās izvēlētā viesnīca ar lielisku autostāvvietu un skatu uz vecpilsētu, kur drīz arī dosimies. Vēl tikai brokastis. Cik esam braukuši pa Poliju, brokastis viesnīcās vienmēr ir pieņemamas. Citkārt ļoti bagātīgi, citkārt vienkārši labi, tā kā šeit. Slavenākā vieta Olštinā ir pils. Oficiāli Vārmijas katedrāles pils Olštinā. Liela un plaša, te iekšā negājām. Interesantākais, ka te labi iekārtojies bija Nikolais Koperniks.
Viņš te kādu laiku pildīja administratora jeb pārvaldnieka pienākumus, un viņa darba vietas izvēle nebija nejauša. No šejienes varēja ērti vērot zvaigznes. Nu kā gan paiesi garām bez bildes ar šo slavenību? Jau braucot prom pa ceļam, ievērojām Loka tiltus un vakardienas lielo tiltu iespaidā te mazliet apstājāmies. Šajā vietā skarbā šodiena iezagusies vairāk. Te redzam gan apšaubāmas kvalitātes sienas gleznojumus, gan velosipēdistu stāvvietu ar publisko tualeti.